Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tu spēj apsaukt vētru. Šodienas rakstu vieta. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pār čūskām un skorpioniem, un katram ienaidnieka spēkam, un viss tas jums nekā nekaitēs. Lūkas evaņģēlijs 10. nodaļa, 19. pants. Šodienas pārdomas. Marka evaņģēlija 4. nodaļā Jēzus mācekļiem teica: pārcelsimies uz otru krastu. Viņi sakāpa laivā un devās ceļā. Esot jau ceļā, pēkšņi sākās vētra, un viļņi gāzās laivā. Mācekļi bija panikā, bet Jēzus tajā pašā laikā gulēja laivā aizmidzis. Kad mācekļi pamodināja Jēzu, viņš apsauca vētru un viļņus. Iestājās miers, un viņi visi mierīgi sasniedza otru krastu. Šajās dienās aicinu tevi novērst acis no vētras, kas mēģina nolaupīt tavu ticību un apzināties, ka Dievs ir ar tevi. Tavā laivā vai tevī ir Jēzus Kristus ar visu viņa spēku un autoritāti. Viņš tev ir deleģējis paveikt lielākas lietas, kā viņš pats paveica. Jēzus vārdā tu spēj apsaukt šo vētru. Notic Dieva vārda patiesībai un sāc lietot autoritāti, ko viņš tev ir deleģējis. Šodienas lūkšana. Tēvs, piedod, ka esmu ļāvis vētrai laupīt manu ticību un mieru. Patiesi, tu esi kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un es esmu tavs bērns. Tu man caur Jēzu Kristu esi dāvājis uzvaru un autoritāti, ka es spēju staigāt pāri čūskām, skorpioniem, katram ienaidnieka spēkam, un viss tas man nekā nekaitēs. Modini manu sirdi un stiprini manu ticību, lai var būt par tavu balsi šajā vētrā. Jēzus vārdā. Āmen.